Augsti godājamais valsts prezidenta kungs, ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, ministri, ārlietu ministra kungs, godātie deputāti, dāmas un kungi. Paldies ārlietu ministram par tiešām plašo izklāstu par mūsu ārpolitikas jautājumiem. Šī ir, manuprāt, ļoti laba tradīcija tieši pirms Latvijas de jure atzīšanas atskaitīties uz ārpolitikā paveikto un iedzīmēt prioritāros darbības virzienus arī nākotnē. Mūsu ārpolitikā, vismaz no valdības puses, mūsu valstiskuma, drošības un labklājības mērķi stiprināšana paliek nemainīga. Veidojam aktīvu, drosmīgu un uz sadarbību vērstu ārpolitiku. Arī pēc mūsu ārlietu ministra ziņojuma jūs dzirdējāt, ka mums ir ļoti svarīgi stiprināt mūsu drošību ārpolitikā un uzstāt uz to. Ārpolitika balstās uz vērtībām un nacionālajām interesēm. Pretojoties Krievijas agresijai Ukrainā un atbalstot Ukrainu, mūsu vērtības un intereses šeit pilnībā sakrīt. Mēs aizstāvam noteikumos balstītu starptautisko kārtību, kurā jāvalda mieram, uzticībai, sadarbībai un prognozējamībai. Valstu vienlīdzība, neatkarība, suverenitāte un teritorijas nedalāmība nav tukšas skaņas, bet skaidri principi, kurus aizstāvam gan vārdos, gan darbos. Arī Latvijas kandidatūra dalībai ANO drošības padomē ir vērsta uz šādas Latvijas starptautiskās kārtības stiprināšanu un Latvijas starptautiskās atpazīstamības veicināšanu. Tā vairos Latvijas briedumu un noturību starptautiskajās attiecībās. Latvija turpina nostiprināties arī eiroatlantiskajās struktūrās un rietumu telpā kopumā. Cieša sadarbība ar Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm, dalība Eiropas Savienības kodolā, labas transatlantiskās attiecības un NATO saliedētība ir tikai daži no svarīgākajiem mūsu uzdevumiem. Kā jau tika arī iepriekš diskutēts, mēs turpināsim gan finansiāli, gan politiski, gan militāri atbalstīt Ukrainu. Mēs to atbalstīsim līdz pat Ukrainas uzvarai. To es saku rēķinoties, ka Krievijas sāktais noziedzīgais un nežēlīgais karš nebeigsies visdrīzāk drīz. Pat ja tā, mēs uzskatām, ka Krievija tāpat zaudēs. Mūsu spēkos ir darīt visu, lai to panāktu. Latvijas sabiedrība joprojām atbalsta palīdzēšanu Ukrainai. Tas ir ļoti svarīgs jautājums arī mūsu sabiedrības acīs. Un to mēs darām ne tikai tādēļ, lai palīdzētu Ukrainas tautai, Ukrainai kā tādai, bet arī tāpēc, ka mūsu tauta ļoti labi atceras, ko nozīmē ļaunums un kāda ir dzīve zem iekarotāja jūga. Nesen Rīgā tiekoties ar Ukrainas prezidentu, Latvija vēlreiz apliecināja nemainīgo atbalstu Ukrainas ceļā uz Eiropas Savienību un NATO. Dāmas un kungi, arī nākamajā nedēļā es došos uz Briseli, lai pārstāvētu Latviju Eiropadomes sanāksmē. Un tur galvenais darba kārtības jautājums būs finansiālā atbalsta nodrošināšana Ukrainai ilgtermiņā. Darbs turpināsies arī pēc nākamās Eiropadomes sēdes, un Latvija stingri iestāsies par turpmākām sankcijām pret Krieviju, palielinot spiedienu pret agresoru un to izolējot. Mēs strādāsim, lai Krievija kompensētu Ukrainai nodarītos zaudējumus un atbildētu par visiem noziegumiem. Un Latvija noteikti arī ar Maskavas nama likumprojektu ir parādījis, ka mēs esam arī spējīgi gan politiski, gan juridiski pieņemt šādus lēmumus, lai atbalstītu Ukrainu arī turpmāk. Latvijas uzdevums ir iespējami mazināt jebkādas saites ar noziedzīgajiem Krievijas un Baltkrievijas režīmiem. Šajās divās Latvijas kaimiņu valstīs valda politika, kas ir klajnaidīga ne tikai pret Latvijas valstiskumu, pret mūsu drošību, bet arī pret mūsu brīvību, demokrātiju un tiesiskumu kopumā. Jaunais dzelzs priekškars nekad nav bijusi mūsu izvēle. Tā ir agresora un
šīs agresijas atbalstītāju izvēle. Mēs esam aktīvi reaģējuši uz Krievijas mēģinājumiem mainīt citu valstu robežas ar bruņotu spēku. Mums tas nav pieņemams. Drošības un aizsardzības politikas jomā centrālais stūrakmens Latvijā ir NATO. Jūlijā piedalīšos NATO samitā Vašingtonā, un Latvijas nostāja būs vērsta uz sabiedroto militārās klātbūtnes Latvijā palielināšanu. Kanāda, kā vadošā sabiedrotā, virzās uz brigādes lieluma kaujas grupas izveidošanu Latvijā. Tas apliecina, ka Latvijas ārpolitika patiešām nes augļus. Mums rodas arvien jauni sabiedrotie. Pērn NATO aliansei pievienojās Somija, un šogad sagaidām, ka tajā uzņems arī Zviedrija. Šādi Baltijas jūras reģions kļūs par NATO reģionu, vēl vairāk nostiprinot, protams, arī mūsu Latvijas drošību. Labā ziņa, ka Zviedrijas ministru prezidents ir izziņojis Zviedrijas apņemšanos nosūtīt uz Latviju bataljona lielu militāro kontingentu. Kopā ar mūsu karavīriem, mūsu reģiona un citām NATO valstīm mēs esam gatavi īstenot apņēmīgu atturēšanas politiku pret Krievijas apdraudējumu. NATO valstis ir demonstrējušas vienotību un saliedētību, reaģējot uz Krievijas agresiju Ukrainā. Mēs arī uzturēsim NATO valstu vienotību. Nemainīgs Latvijas uzdevums ir arī palielināt NATO aizsardzības spējas, tajā skaitā arī attīstot savu un Eiropas militāro industriju. Virzībā uz 3% no IKP aizsardzībai Latvija saviem sabiedrotajiem rāda piemēru. To apliecina arī jebkādās tikšanās izvirzītie apliecinājumi, ka tas ir pareizais ceļš. Un es domāju, jebkurš deputāts, kas ir par šīm tēmām diskutējis ar mūsu starptautiskajām organizācijām, var justies lepns, ka Latvija ir izdarījusi šo savu mājas darbu. Līdz ar to arī aug mūsu sabiedroto atbalsts un izpratne. Mainās ilūzijas par Krievijas patiesajiem nodomiem. Latvijas viedoklī un brīdinājumos arvien vairāk arī ieklausās. Tas viss ļauj mums vairāk noticēt pašiem saviem spēkiem un labāk rūpēties par Latvijas valstiskuma, drošības un labklājības neatgrieziskumu. Dāmas un kungi, Latvijas ekonomiskās izaugsmes un labklājības veicināšanā centrālā loma ir Eiropas Savienībai, kuras dalība valstis ir mūsu galvenie tirdzniecības un ekonomiskās sadarbības partneri. Mēs esam Eiropa, piedalāmies tās nākotnes veidošanā. Ik viens mūsu uzņēmējs, mūsu studenti, iedzīvotāji var izbaudīt Eiropas Savienības sniegtās priekšrocības un arī iespējas. Latvijai ir būtiski šīs iespējas paplašināties un rūpēties par mūsu kopējās konkurētspējas paaugstināšanu gan Eiropas Savienības iekšēnē, gan kopumā, globāli. Tikko mēs pieņēmām vēsturisku lēmumu par iestāšanās Eiropas Savienībā sarunu uzsākšanu gan ar Ukrainu, gan ar Moldovu. Paplašināšanās politika ir viens no Eiropas Savienības spēcīgākajiem instrumentiem. Tās ir investīcijas drošības, miera un labklājības veicināšanai Eiropā. Atstāt pelēkās zonas Eiropā nav Latvijas interesēs. Mēs ļoti labi redzam, kas notiek ar valstīm, kas paliek šajās Krievijas pelēkās zonas ietekmē, un viena no tādām valstīm ir Baltkrievija. Latvijas ārpolitikai ir skaidra un svarīga loma arī ekonomiskās attīstības veicināšanā. Ārlietu dienestam kopā ar citām institūcijām ir uzdevums uzlabot Latvijas eksporta spēju un piesaistīt ārvalstu investīcijas. Ārpolitikas mērķu sasniegšanai mums ir nepieciešams spēcīgs ārlietu dienests. Esmu gatava kopā ar ārlietu ministru atbalstīt dienesta tālāku stiprināšanu. Paldies visiem, kuri ar savu darbu ikdienā nes Latvijas vārdu pasaulē. Stiprina Latvijas ietekmi, drošību, labklājību. Paldies dienestiem, paldies deputātiem, paldies ikvienam, kurš spēj un grib nest Latvijas vārdu pasaulē. Paldies arī uzņēmējiem, mūsu studentiem, kuri ir mūsu lepnums. Kopā veidosim pašapzinīgu, aktīvu un uz rezultātu vērstu Latvijas ārpolitiku. Paldies jums!